Katrā birojā ir savi tipi. Visgrūtāk strādājošais strādās 60 stundas nedēļā, labo visu kļūdas un izdeg. Un tad ir tas otrs puisis, tas, kurš neko nedara, tikai atbild uz katru e-pasta ķēdi ar "izklausās labi". Kad nāk atlaišanas, smagi strādājošais tiek izmests pa durvīm. Tas, kurš neko nedara, izdzīvo un saņem vēl vienu algu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsdienu korporatīvā sistēma slēpj nežēlīgu noslēpumu. Meritokratīja ir mirusi. Smags darbs tiek sodīts, nevis atalgots. Slinkums ir pārdomāta izdzīvošanas stratēģija. Slinkais darba devējs nav vienkārši izslīdējis cauri sistēmas robiem. Viņš ir uzlauzis personāla sistēmu, lai padarītu sevi pilnīgi neatlaižamu. Patiesība ir tāda, ka korporatīvie parazīti dzīvo mūžīgi, kamēr būt labākajam savā darbā ir ātrākais veids, kā iznīcināt savu karjeru. Pirmā nodaļa – bāzes līmeņa māksla. Korporatīvās Amerikas salauztajā algoritmā, nedarot pilnīgi neko, tu agrāk vai vēlāk nonāksi zem cirvja. Tāpēc redzēt, kā patiesi bezjēdzīgi darbinieki tiek atlaisti, tikai nostiprina mītu, ka slinkums nekad nestrādā. Patiesība ir tāda, ka tu vari izcili darboties darbā būdams slinks, ja vien dari to gudri. Runājot par darba vidi, slinkums patiesībā ir māksla skaidri noteikt prioritātes. Cītīgs darbinieks cenšas pielāgot savu ieguldījumu tam, ko viņa prāt uzņēmums no viņa sagaida. Tikmēr slinks cilvēks, un vēl svarīgāk, slinks cilvēks ar izturību identificēs, kas uzņēmumam patiesībā ir vajadzīgs, un savu nelielo ieguldījumu veltīs tieši tām. To sauc par neredzamo bāzes līmeni, jeb kā ikdienā mēdz teikt, par pliko minimumu. Un neatkarīgi no tā, ko saka preses relīzes vai reklāmas, tas ir tas, ko uzņēmumi patiesībā vēlas. Nevis izcilību, bet stabilitāti. Tas attiecas uz darbiniekiem visos karjeras kāpņu pakāpienos, un daži pētījumi rāda, ka 2026. gadā neticami 65% darbinieku gal galā izvēlējās darba stabilitāti, nevis karjeras izaugsmi. Un vai jūs varētu kādu vainot par šādu domāšanu? Lielākā daļa cilvēka dzīvo no algas līdz algai, tāpat kā lielākā daļa uzņēmumu darbojas ar biedējoši mazām peļņas normām. Tieši tas padara neredzamo pamata līmeni tik pievilcīgu tiem laimīgajiem, kuri nonāk augotās pozīcijās. Tā vietā, lai vienmēr strādātu ar maksimālu atdevi, jūs varat pārkārtot savus prioritātes uz labi pamanāmiem, bet mazrezultatīviem darbiem. Citiem vārdiem sakot, izskatās, ka jūs smagi strādājat, lai gan patiesībā lielāko daļu laika pavadāt atpūšoties. Eksperti to sauc par produktivitātes teātri, jeb izrādīšanās darbu, kur darbinieki izmanto dažādas taktikas, lai būtībā apmānītu savus vadītājus un liktu viņiem domāt, ka viņi ir ārkārtīgi centīgi darbinieki. Jūs iespējams atpazīstat dažas no šīm uzvedības taktikām arī savā darba vietā. Ja esat kādreiz piedalījies sapulcē, tad šo cilvēku jau esat redzējis. Viņi nekad nepiedalās reālajā darbā. Bet tiklīdz izskats kļūst svarīgs, viņi pēkšņi ir pilnībā iesaistījušies. Viņi būs tie, kas piekrītoši māja ar galvu, ar domīgu izteiksmi, izskatās, ka pieraksta piezīmes, atbild vai pat dažbrīd iejaucas sarunā. Tas viss ir darīts tā, lai priekšnieks domātu, ka neviens nav vairāk ieinteresēts šajā darbā kā viņi. Ja jūsu darba vietā izmanto Microsoft Teams, Slack vai jebkuru citu centralizētu ziņapmaiņas un sadarbības programmatūru, pastāv ļoti liela iespēja, ka parazīts arī tur ir aktīvs lietotājs. Viņi vienmēr ir tiešsaistē, iespējams tāpēc, ka izmanto peles kustētāju, lai apmānītu sistēmu. Ja nosūtīsiet ziņu, varat sagaidīt gandrīz tūlītēju atbildi. Galu galā, nav jau tā, ka viņi būtu aizņemti, bet vienmēr esot pieejami darba platformās, tiek radīts iespējas, ka viņi strādā, pat ja tā nav. Ja vien jūsu vadītāji nav iegādājušies kādu augstas klases uzraudzības programmatūru, viņi visticamāk arī ar to tiks cauri. Tas ir tik izplatīti, ka pat tie, kas vada saziņas uzņēmums, to nevar ignorēt. Kristīna Jansere, uzņēmuma Slack pētniecības un analītikas vecākā viceprezidente, ir teikusi: Mēs savos plašākajos pētījumos redzam, ka biroja darbinieki jūtas spiesti demonstrēt, ka viņi strādā, nevis koncentrējas uz mērķu sasniegšanu. Un tam ir savs pamats. Pirmais mērķis ir vieglāks nekā otrais. Un kā rāda mūsu pētījumi, dažkārt pat otrā mērķa īstenošana nesniedz cerētos rezultātus. Ja jūs minētu bez priekšzināšanām, jūs varētu domāt, ka parazīts šeit ir viens atsevišķs sliktais ābols, kas bojā visu grozu, velkot uz leju kopējo vidējo rādītāju. Un jums nebūtu taisnība. Patiesībā tieši čaklie darbinieki ir anomālijas, kas pārkāpj korporatīvās viduvējības tendenci, pārsniedzot gaidīto. 2023. gada pētījumā tika noskaidrots, ka 43% darbinieku no 1000 cilvēku aptaujas izmantoja līdz pat 10 stundām savas darba nedēļas, lai nodarbotos ar produktivitātes teātri, nevis veiktu reālu darbu. Un patiesībā tas laika gaitā ir tikai pasliktinājies.
Līdzīgā pētījumā, kas tika veikts 2025. gadā, 66% darbinieku atzina, ka nodarbojas ar produktivitātes teātri, lai apmānītu savus priekšniekus. Viņi arī jautāja darbiniekiem, vai viņi patiesi uzskatīja, ka viņu ieguldījums tiek mērīts pēc skaidriem rezultātu balstītiem rādītājiem, un tikai 23% atbildēja apstiprinoši. Fakts, ka izskatīties aizņemtam ir pragmatiskāka izvēle nekā patiesi smagi strādāt, ir viens no sliktāk glabātajiem noslēpumiem korporatīvajā Amerikā. Un neizskatās, ka sistēmiskā līmenī tiktu darīts kas, lai šo ceļu labotu. Slinkie darbinieki, kuri izdzīvo, ir tie, kuri spēj attīstīt sava veida sesto maņu par to, kam jūsu vadītāji pievērš vislielāko uzmanību. Tā vietā, lai censtos sasniegt izcilību visās jomās, kā to dara tipiskie pārcentēji, viņi intuitīvi pieturēsies tikai pie maksimālās ietekmes zonām, vietām, kur viņu šķietamais ieguldījums, pat ja tas ir tikai simbolisks, radīs maksimālu vizuālo un psiholoģisko iespaidu. Kamēr tulā uz muguru rūpējoties, lai kaut kas, ko lielākā daļa cilvēku pat nepamanīs, būtu perfekts, tas kolēģis, kurš iegulda minimālu piepūli, izskatās kā biroja supervaronis. Būtu jau pietiekami slikti, ja darba vietas parazīts vienkārši izdzīvotu ar minimālu piepūli, bet patiesība ir vēl sliktāka. Otrā nodaļa – apzināta nekompetence. Biroja sliņķis jau tieši izmanto tevis savā labā. Viņiem ir tik smalks un viltīgs veids, kā to darīt, ka tu, iespējams, pat neesi pamanījis, ka tas notiek. Ja esi sieviete ar viduvēju draugu, tu visticamāk jau esi cieši iepazinusies ar psiholoģisko taktiku, kas pazīstama kā tīša nekompetence. Ja nē, uzzinot patiesību par to, ko daudzi no sliktākajiem cilvēkiem tavā dzīvē tev ir darījuši, noteikti liks tev vārīties dusmās. Un tas ir tāpēc, ka ieročota nekompetence izmanto tavu labāko instinktu, lai veicinātu kāda cita sliktāko. Tavu vēlmi izdarīt lietas pareizi un laikā. Ieročota nekompetence ir apzināti darīt kaut ko slikti, līdz tas tiek uzticēts kādam citam. Cilvēki to bieži redz savā personīgajā dzīvē. Draugs, kurš nekad nav iemācījies vadīt auto, tāpēc vienmēr lūdz aizvest viņu kaut kur. Partneris, kurš izturas tā, it kā trauku mazgāšana būtu tikpat grūta kā sprādzienbīstama priekšmeta neutralizēšana. Tāpēc tu vienkārši pārņem šo pienākumu, lai darbs tiktu paveikts. Taču tas ir kļuvis par arvien lielāku problēmu darba vietā, īpaši attīstoties tehnoloģijām mūsu dzīvēs. Jauna aparatūra un sistēmas dod darba vietas parazītam daudz iespēju ticam izlikties, ka dažādi uzdevumi ir ārpus viņa saprašanas, īpaši, kad runa ir par grupu projektiem. Šādās situācijās viņi mēģinās izmantot vienkāršo un tīro apmulsumu, lai liktu tev pārņemt šo uzdevumu. Tu viņiem uzticēs uzdevumu, kas tavuprāt ir pilnīgi muļķidrošs, un tomēr viņiem būs jautājumi. Un tad vēl papildu jautājumi. Zini, būtu nepamatoti dusmoties uz kolēģi, kurš šķiet rīkojas labticīgi. Jautājumi par uzdevumu, ko esi viņiem uzticējis. Bet pienāk brīdis, kad jāapzinās, ka pašam izdarīt uzdevumu būs ātrāk nekā sīki izskaidrot, kā to izdarīt. Tu domā, ka esi sev dzīvi padarījis nedaudz vieglāku, un varbūt pat jūties mazliet slikti, jo iespējams, ka kolēģis domās, ka esi pret viņu izturējies augstprātīgi. Tu pat nenojaut, ka esi tieši viņiem spēlējis par labu. Viņi var arī izlaist šo soli un uzreiz ķerties pie vēl kaitinošākas stratēģiskās nekompetences vai vilcināšanās tehnikas, kad viņi it kā mēģina izpildīt uzdevumu, bet to dara pavisam nevērīgi. Ja neizdara to slikti, tad viņi mēģinās darīt to ārkārtīgi lēni, līdz tuvojas termiņš, un tev vienkārši nākas viņus atbrīvot no uzdevuma. Tāda ir apzināti izmantotas nekompetences un tā var būt ārkārtīgi kaitīga darba vides kultūrai. Jautājiet Briannai Perulo, klīniskajai direktorai un On-Par Therapy dibinātājai, kura šo tēmu ir plaši pētījusi. Viņa sacīja, citēju, kad slikta darba izpilde netiek kontrolēta, tas var demoralizēt tos, kuri patiesi lepojas ar savu darbu. Tas galu galā grauj produktivitāti un var radīt toksisku darba vidi, kurā daudz darbinieki jūtas izmantoti. Bet patiesībā tas kļūst vēl bīstamāk, ja ieroču līmenī izmantotās nekompetences mērķis neesat jūs, bet gan vidējais vadītājs, kas atrodas pakāpienā augstāk par jums. Tieši tur sākas īstā pagrimuma sakne visiem, izņemot parazītu. Padomājiet uz brīdi no vidējā vadītāja skatpunkta un saprotiet, ka daudzos veidos tā ir diezgan nepateicīga darba vieta. Jums nav tik daudz reālas varas kā augstākstāvošajiem vadītājiem, un jūsu darba sniegumu mazāk nosaka jūsu ieguldītais darbs, bet tas pilnībā ir atkarīgs no jūsu padoto darbinieku snieguma. Vienkārši sakot, jūs varat kontrolēt savus padotos tikai līdz noteiktam brīdim, bet ja viņi neizpild uzdotos darbus, tad atbildība gulstas uz jums. Rezultātā jūs visticamāk redzēsiet, ka šie vidējā līmeņa vadītāji piekopja principu – sasniegt mērķi par jebkuru cenu. Kamēr patiesi apzinīgs darbinieks ir orientēts uz procesu, vidējā līmeņa vadītājam pēc būtības jābūt orientētam uz rezultātu. Ja viens darbinieks strādā nekompetenti, ir loģiski šo darbu uzticēt darbiniekam, kuram jau ir pierādīti sasniegumi.
Īstermiņā tas ir loģisks lēmums, taču tas ir arī pirmais domino kauliņš daudz lielākai un bīstamākai problēmai. Darbs ir kā pati matērija. To nevar vienkārši radīt vai iznīcināt. Tas var tikai mainīt formu. Forma, kāda tas iegūs pēc tam, kad to novērš no korporatīvā parazīta, ir noteicošais faktors briesmīgā parādībā, ko sauc par sodīšanu par labu sniegumu. Lai palīdzētu jums saprast, kā tas tieši darbojas, sāksim ar terminu, ar kuru jūs iespējams esat pazīstami – klusā aiziešana. Tas ir tad, kad darbinieks neko formāli nemaina savās attiecībās ar darba devēju, bet garīgi viņš jau ir aizgājis. Tāpat kā klasisks korporatīvais parazīts, viņi dara tikai tik, cik nepieciešams, lai izdzīvotu, un neko vairāk. Ņemot to vērā, vēl viens nosaukums veiktspējas sodam ir klusā paaugstināšana. Šī ir situācija, kad darbinieki ar augstiem darba rezultātiem saņem papildu darbu un atbildību, bet viņiem netiek piešķirtas formālas paaugstinājuma priekšrocības, piemēram, jauns amats, papildu uzņēmuma labumi vai algas paaugstinājums. Un tā negatīvā ietekme uz tieši tiem augstas veiktspējas darbiniekiem, kas uztur šos uzņēmumus, ir acīmredzama. Protams, vienmēr pastāv pārstrādāšanās radītais izdegšanas risks, kas var nopietni ietekmēt gan fizisko, gan garīgo veselību. Mēs jau iepriekš runājām par to, ka korporatīvie parazīti, izmantojot nekompetenci kā ieroci, var sagraut darba vietas kultūras saliedētību. Bet tas kļūst vēl sliktāk, kad viscentīgākie darbinieki saskars ar veiktspējas sodīšanu. Šie pārstrādājušies cilvēki ļoti iespējams sāks izjust nepatiku pret saviem kolēģiem, kuri nespēja uzņemties papildu pienākumus. Tas savukārt pazemina morāli un palielina iespēju, ka kāds pieļauj kļūdu svarīgā projektā, atrodoties milzīga darba stresa apstākļos. Tā domino kauliņi turpina krist, un cieši visi, izņemot parazītu. Šī pat nav sistēma, kas noliedz sev programmu. Pašlaik tieši tā tam ir jādarbojas. Un pats nežēlīgākais ir tas, ka pat tad, ja darbinieks, kurš iegulda lielas pūles, saņem simbolisku algas paaugstinājumu kā sava snieguma soda rezultātu, tas joprojām var būt slēpts lāsts. Tagad, kad čaklais darbinieks oficiāli ir dārgāks nekā parazīts, viņa visticamāk atlaidīs. Ja un kad uzņēmums apsvērs samazināšanu? Trešā nodaļa – personāla gaļas mašīna. Tas viss droši vien liek tev domāt, kāpēc viņi vienkārši neatlaiž šos cilvēkus. Un tieši tur mēs atklājam vēl vienu tumšu noslēpumu visā šajā. Mūsdienu korporatīvās struktūras un politikas dēļ dažkārt patiesībā var būt dārgāk atlaist slinku darbinieku, nekā vienkārši paturēt viņu algas sarakstā. Saskaņā ar cilvēku resursu vadības biedrības veiktiem pētījumiem un intervijām, kopējās izmaksas, lai pieņemtu darbā jaunu darbinieku, var sasniegt no 50 līdz 200% no attiecīgā amata algas. Tas nozīmē, ka ja jūs pieņemat darbā amatam ar algu $60,000, jūs varat iztērēt $180,000 vai pat vairāk, lai aizpildītu šo vakanci. Tas ir tāpēc, ka darbinieku atlaišana tikai par apzinātu viduvējību ir īsts birokrātisks murgs. Parasti tas prasa vairākus darba snieguma uzlabošanas plānus, nevis kā darbinieka likumīgās tiesības, bet gan kā iekšēju uzņēmumu dokumentāciju iespējamām tiesvedībām. Ir arī vairākas sapulces un procedurāls prasības, kas jāizpilda, un ja lieta nav juridiski nevainojama un darbinieks ir atriebīgs par darba zaudēšanu, tas pat var pakļaut darba devēja tiesvedības riskam. Bet īstās izmaksas rodas, kad jāpieņem aizvietotājs tam pašam darbiniekam. Ankits Šaks, talantu attīstības vadītājs Kolumbusas štata kopienas koledžā Ohio, saka: tikšanās ar potenciālajiem kandidātiem, pieteikumu izvērtēšana, vairāku interviju kārtu plānošana un galīgo lēmumu pieņemšana atņem laiku, kas citādi būtu veltīts organizācijas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kas noteikti ir saistīts ar ieguldījumu atdevi. Intervijas, apmācības, laiks, kad amata vieta ir tukša, kuru laikā čaklākajiem darbiniekiem būs jāturpina uzņemties papildu pienākumus, un beigās vienkārši ir vieglāk ļaut visam ritēt savu gaitu un saglabāt problēmu. Mazākās pretestības ceļš. Tomēr uzņēmumiem ir jāizliekas pārliecinātiem. Sabiedrībai sniegtais attaisnojums, kāpēc visas šīs problēmas tiek atstātas novārtā, ir stabilitātes saglabāšanas nozīme. Vai tad tā nav galvenā prioritāte veselīgam uzņēmumam? 4. nodaļa – mirušās jūras efekti. Daļa no iemesla, kāpēc visa šī trakuma matemātika ir tik sagrozīta, ir tāda, ka pētījumi ir atklājuši, ka, atklāti sakot, stabilitāte korporatīvajā vidē var būt ļoti pārvērtēta. Patiesībā tas, kas šķiet kā stabila darbspēka komforts un drošība, var būt ilūzija, kas aizsedz lēnu nāves gājienu pret pilnīgu maksātnespēju. Pētījums atklāja, ka pat ļoti izmaiņām neiecietīgajā privātā kapitāla investīciju jomā darbinieku rotācija var sniegt jaunas perspektīvas, kas ļauj darbiniekiem būt elastīgākiem un gataviem pārmaiņām. Frančeska Kornelī, Kellogas vadības skolas dekāne, par šo pētījumu sacīja: organizācijas nevēlas mainīties. Viņi neapsver, vai nepieciešams atjaunināt savas komandas prasmes vai piesaistīt jaunus talantus. Galu galā viņi tomēr maina savas komandas, bet tikai tad, kad jau ir par vēlu. Un ko tieši šajā gadījumā nozīmē, ka ir jau par vēlu?
Bruss F. Websters, Jūtas Brighama Younga Universitātes datorzinātņu nodaļas viesprofesors, šo rezultātu sauc par mirušās jūras efektu. Līdzīgi kā nosaukumā minētā jūra, kas nespēja uzturēt dzīvību tās toksiskās sāls satura dēļ, arī eksperti un čaklie darbinieki izdeg un tiek atsvešināti toksiskās darba vides dēļ. Pamazām viņi aizies, gluži kā ūdens iztvaiko no mirušās jūras virsmas. Galu galā paliks tikai toksiskie darbinieki, darba parazīti. Ir pārāk apgrūtinoši viņus atlaist, un viņi paši neaizies, jo, ja viņiem nav kvalifikācijas, viņiem ir daudz mazāk izredzu atrast darbu citur. Augstas raudzes darbinieki līdzsvaro parazītu toksiskumu, kamēr viņi vēl ir tur. Bet, kad stress dara savu un viņi aiziet, jūs paliekat ar pilnībā toksisku okeānu ekosistēmu, kurā nekas nevar augt, un jūsu uzņēmums faktiski ir nolemts iznīcībai no iekšpuses. Tas viss novad pie vienas vienkāršas patiesības. Jums būtu jābūt muļķim, lai vispār mēģinātu būt viens no augstas raudzes darbiniekiem. Programmatūras inženierijas nozarē tikai neliela daļa uzņēmumu ir skaisti smaržīgi ziedi, kas rada revolucionāru tehnoloģiju, kas izmainīs mūsu dzīvesveidu. Katrs no pārējiem ir tikai zāles stieprs, strādājot pie lietotnes X, mājaslapas Y vai lielā valodas modeļa Z, un zāles pļāvējs agri vai vēlu nopļauj visus. Un problēmas šeit ir sistēmiskas, tās ir iestrādātas drūmajā loģikā, pēc kuras šie uzņēmumi darbojas. Tāpēc, pat ja liela daļa uzņēmuma darbinieku individuāli nolēmt strādāt smagi un veltīt tam visu savu uzmanību un pūles, tas neko nemainītu. Sistēma pastāv tā, lai visvairāk gūtu labumu parazīti. Tāpēc ir pienācis laiks sev pajautāt, vai tu strādā smagi, vai strādā gudri. Vēlies vēl vairāk iemeslu, lai nicinātu korporatīvo Ameriku? Tagad apskati, amerikāņu sapnis ir miris. 1000 gadus paudze ir iznīcināta. Vai arī noskaties šo?